Dienas tēma mums ir, vai patiešām ir tādi brīnumlīdzekļi, kas nodrošina labu veselību un slaidu augumu? Nu, ko es varētu teikt? Nu, tu šovakar par to uzzināsi, ja? Bet es teiktu, gan jā, gan nē. Jā, tāpēc, ka tiešām ir zinātniski veidoti ātri, iedarbīgi un dabiski uztura bagātinātāji, kas palīdz noturēt veselību, sakārtot gandrīz jebkurā situācijā, ja? Vienkārši lietojami, garšīgi. Un par to mums šovakar runās arī vairāki cilvēki. Un, nu, nē, tāpēc, ka nu, pašam jau kaut kas ir jādara, ja? Nu, vismaz tik daudz, ka jāiedzer. Ja? Un tāpēc, ja, iesim uz priekšu, un to, ko es gribētu sākt, ir tas, kad tā mēs izskatāmies. Tā tūlītās es vēl pārslēgšu vienu momentu. Jā. Nu, labi. Un kad redz, kā izskatās cilvēki, kas jau ir izmantojuši šo te iespēju, ir nometuši kilogramus, ja, ir bauda citu cilvēku komplimentus, redz, kur esmu es, kur ir Iveta, kas šodien mums arī piedalās, un viņa dalīsies ar saviem tātad šiem te, nu, es negribu teikt panākumiem, bet, nu, jā, reāli padarīt to darbu savā labā, ja. Un tātad mums cilvēku ir daudz, nav runa tikai par slaidu augumu, ja kādreiz man saka tādu teikumu, kad, zini, es pa priekšu gribētu savest kārtībā veselību, un tad es domāšu par tievēšanu. Zini, gandrīz tas vai nav atdalāms viens no otra, jo, redz, kur ir Alise, ja, kas priecājas, un viņai arī mazs bērniņš, un bērns ir vesels, ja, vieglāk guļ naktī, pareizāk sakot, guļ naktī, katra māmiņa saprot, ko tas nozīmē, kad bērns neguļ, ja. Tā tad redz, kur ir par bērniem, par bērnu matu augšanu, Mādara un vēl citi priecājas par to. Kur Ingūna priecājas par to, ka viņas mammai vairs nav kājās krampji, cits ir sakārtojis un ticis vaļā no menopauzes viļņiem, ja, pavisam ātrā un necerētā veidā. Tāpēc tas ir šis stāsts, ja, un arī starp citu sportisti. Un liekas, vai tiešām tie paši produkti dara gan bērniem, gan pieaugušajiem. 77 medaļu ieguvēji šī gada pagājušā gada jau Olimpiskajās spēlēs 2024. gadā. Nevis vienkārši dalībnieki, bet medaļu ieguvēji, ja, ir publiski pateikuši, ka viņi lieto tieši Fitline produktus. Kas tad tie ir par Fitline produktiem? Tā ir prēmijum kompānija PM International, Vācija. Vāciešu, viss ražots Vācijā, radīts Vācijā, ražots Vācijā, ja? Ļoti stabils ģimenes uzņēmums, kurš ir juridiski apstiprinājis mārketingu plānu. Tas nozīmē, ka tas nemainīsies, lai vai kādi laiki nāk, ja? Partneriem par sliktu. Tiek piedāvāti aizvien jauni un jauni labumi, aizvien jauni un jauni produkti tiek patentēti, un kompānija ir, var teikt, pirmā no uztura bagātinātāju kompānijām pirmajā vietā, ir Eiropā, ja, un 6. vietā pasaulē. Tas liecina par to, ka, nu, produktus cilvēki pērk, tātad viņiem ir labums no tā, citādāk jau viņi nepirktu. Ja? Tā ir milzīga kompānija ar vairāk kā 70 patentiem, inovācijām, ja? Un ja jums ir bijusi darīšana kādreiz ar citām kompānijām, pajautājiet, cik viņiem ir patentu, ja? Uz tiem uztura bagātinātājiem, ko viņi piedāvā. Tātad zinātniskās padomes un zinātnieku darbs, laboratorijas, kas pārbauda neatkarīgi, tur nav iespējami tādi gadījumi, ka tiek piegādāti cilvēkiem kaut kādi, nezinu, saskāpuši vai, var sakot, vēl kaut kādi produkti, kas nestrādā. Tātad šeit viss strādā, ja. Un, kā mēs redzam, gadiem ejot, ja, kompānija ir tikai augusi, un pašlaik tie ir miljardu apgrozījumi, 3,5 miljardu apgrozījumi pagājušajā gadā, un turpina šīs pieaugums kāpt un kāpt. Kompānija ir globāla, pasaules spēlētājs, tātad vienalga, kuri tevi paziņas Amerikā, Kanādā, Austrālijā, jā, vai citās pasaules valstīs, tās ir tumšās, ko mēs redzam kartē, Eiropā, tātad visās valstīs, gaišās valstis, kas ir tā kā atvēršanas stadijā, ja, un kompānija strādā ar tādu modeli, ka viņas dibina šajās te valstīs pārstāvniecības, ja, kas rūpējās jau par partneru labklājību, ja, organizē pasākumus un dažādas lietas. Ja. Mums ir veicies ar pārstāvniecību, ja mums pārstāvniecība ir ļoti aktīva un piedāvā dažādus konkursus, sacensības jau tagad atkal maijā. Tā kā
Tas nav jādara līderim, tur jātulko teksti un prezentācija teksts tā tālāk, arī šīs prezentāciju slaids, piemēram, ja jau man ir gatavs iedots. Tāpēc Tāpēc, jā, zinātniskā padome, bet pats galvenais ir vienmēr tas, lai produkts strādā. Un pie tam Fitline, jo tas ir marka, PM International ir kompānijas nosaukums, bet produktu brands ir Fitline. Produkti tie ir ne tikai zinātniski radīti, bet viņi ir nepārtraukti pārbaudē. Ja? Dažādas šīs neatkarīgās Eiropas institūcijas ir noslēgts līgums, kurus var atnākt jebkurā valstī, jebkurā noliktavā, pārņemt jebkuru produktu un pārbaudīt, vai tur patiešām iekšā ir precīzi tas, kas ir norādīts uz etiķetes, un vai tur nav kaut kas cits klāt, kam tur nebūtu jābūt. Un šī te GMP kvalitāte ir nevis vienkārši skaļi vārdi, ko es esmu kādreiz dzirdējusi, izsaucam. Mums jau ir gandrīz GMP kvalitāte, ja tikai nav certifikāta. GMP kvalitāte vai nu ir, vai nav. Tātad tas certifikāts vai nu ir, vai nav. Līdz ar to šeit ir maksimālā kvalitāte GMP. Un kas gan nodrošina to, kad šīs te produkts strādā tūlīt? Nevis pēc kaut kādām maģiskām formulām, kaut kad, tad, kad, nezinu kad. Parasti cilvēks saka, nu jā, dabas vielām jau vajag mēnešiem un gadiem ilgu laiku, jā, lai viņi iedarbotos. Tātad šeit produkts strādā uz šūnu momentāli, ja. Viņš piegādā šūnām, un tā ir NTC uzturvielu transporta koncepts šūnām. Šī te patentētu tehnoloģiju kopums, kas nodrošina to, ka mēs iedzeram, un uzreiz tas arī aiziet tur, kur tam ir nepieciešams, tad, kad nepieciešams. Jā, šeit ir arī ajūrvēdiskie šīs rezorbcijas pastiprinātāji, ja, arī Microsoft tehnoloģija, kas nozīmē, ka, piemēram, omega-3 ir ūdenī šķīstoša, kas ir ļoti būtiski, ja mēs ņemam vienkārši kā eļas, tad cilvēka ķermenis pārsvarā sastāv no ūdens. Un, ja mēs dzeram vienkārši eļu iekšā omega-3, ja, tad daļa tur aiziet tur, kur vajag, un daļa neaiziet. Ja. Šeit ar Microsoft tehnoloģiju, ja viņi aiziet visa tur, kur vajag, un tāpēc šīs te ir, ne par velti kompānija ir numur 1 Eiropā un 6. lielākā vispār tīkla mārketinga kompānija pasaulē. Skatoties tālāk, tātad mēs šeit varētu runāt daudz un dikti, bet mums šodien ir cita tēma. Mēs gribam dot vārdu cilvēkiem, kas ir lietojuši šos produktus, bet pats galvenais mēs pieskārsimies tātad pašam optimālajam komplektam. Tas ir pulver kokteils, viens veselības dzēriens no rīta un restaurēt viens veselības dzēriens vakarā. Ja? Tātad tev ir atbalsts visu dienu, vienkārši lietojums, vienkārši izšķīdini produktu glāzē ar ūdeni, izdzer, un tev nav jāatcerās, ka pēc stundas vai pirms ēšanas, pēc ēšanas tev atkal jādzer no šitās burciņas, no tās. Man draudzene teica tā, man stāv uz galda burciņas, un es pārlieku uz otru pusi, ja tā izlietnēja tad, kad es zinu, ka es esmu iedzērusi, jo savādāk es nevaru nokontrolēt, kas man ir iedzerts un kas nav iedzerts. Ja? Tāpēc šeit viss ir vienkārši. Brūnā paciņa no rīta, zilā paciņa vakarā pirms miega. Ko gan nodrošina šis te power kokteils dienai? Mēs redzam, šīs ir sastāvdaļas. Tā nav viena kaut kāda lieta. Šis ir reāls komplekss, zinātnieku veidots komplekss, kur viena sastāvdaļa otru pastiprina. Vitamīns A, vitamīns C, selēns, dārzeņu ekstrakti, tātad dažādi augļu ekstrakti, kofeīns no gorānas, tātad tas nav tas kofeīns, kas no kafijas, kurkumīns, kurš ar ajurvēdas pastiprinātājiem beidzot dara to savu labo darbu cilvēka ķermenī, biotīns, ko es varētu lasīt un lasīt, tas ir vairāk kā 40 sastāvdaļas, un tā skaitā arī šķiedrvielas, un tā skaitā arī probiotikas, kas ir nepieciešams zarnu traktam. Polifenoli, fenoli, kā mēs redzam šeit, vitamīns C, ja, un dažas. Cilvēkam ir vajadzīgs ļoti daudz lietas, ja? Un arī šie dārzeņu ekstrakti, kas satur, un tas ir enerģijai, tas ir spēkam, tas ir koncentrēšanās spējām, gremošanas sistēmai, imunitātei, asinsritei. Un vakarā savukārt, ja, mums ir vajadzīgas citas vielas. Un tas ir, ko mēs šeit redzam restaurēt.
Atjaunošanās procesiem, miegam, kauliem, zobiem, matiem, nagiem un ādai. Magnīs, cinks, vitamīns D3, mangāns, kalcijs, stēvija, varš, hroms, selēns atkal, ja, jo selēns cilvēkam ir nepieciešams diezgan daudz un viņi mums parasti trūkst. Ja. Tātad šie te mikroelementi, kas nepieciešami tieši kamēr mūsu ķermenis guļ mūsu aknām, nierēm, sirdsdarbībai un galu galā arī kauliem, zobiem, matiem, nagiem un ādai. Tātad ir vēl arī polver kokteils junior, tātad tieši tās pašas svarīgās sastāvdaļas, tikai daudz mazākās devās atbilstoši bērnam, ir radīts speciāls komplekss bērniem. Bērniem no 6 gadu vecuma pilnīgi oficiāli, bet ja ir mazliet mazākiem, vienkārši var dot mazāku devu. Jā, un vēl viens speciāls produkts, Generation 50+, kas ir paredzēts lietot kopā ar power kokteili. Tātad optimālais komplekts power kokteils no diena restorīt vakarā ir vienmēr visiem, visu katru dienu, un klāt nāk Generation 50+, tātad tiem, kam jau ķermeņi ir šajā te 50+, organisms attiecīgi prasa vairāk papildus vielas, jo viņš pats mazāk ražo un pats mazāk absorbē no pārtikas. Nu, lūk, un aktīvais. Tā mums ir viens no iemīļotākajiem produktiem. Tas ir B grupas un C vitamīnu komplekss. Kā mēs redzam, šeit ir vēl klāt daudz labas lietas. Tas ir tas pats arī, kurā kā redzu kurkumīns un dažādi šie te B vitamīni, kas nosaucās savos vārdos, ja? Bet aļģu ekstrakts un polifenoli. Bet tātad tas viss ir tā, lai viena lieta otru pastiprinātu iedarbību. Šīs produkts ir sajūtams uzreiz. Tu iedzer, un pēc 2 minūtēm, daži cilvēki pēc 3, cits varbūt jau uzreiz, ja, vienkārši tu sajūti, kā tev skudriņas skraida pa ķermeni, kā asinsvadi paplašinās, ja, un asinīm pieplūst papildus skābeklis. Un tu sajūti enerģiju dabiskā veidā, tev uzlabojas garastāvoklis, tev gribas iet kaut ko darīt un darboties, ja, un tāpat arī var būt kā lieliska galvas sāpju un migrēnas profilakse, tāpat mazina muskuļu sāpes, ja, mazina miegaidību, nogurumu, un viņu tu nevari pārdozēt. Ja tev vajag, tu vari iedzert arī vairāk, kaut vai 2-3 reizes dienā. Ja? Un šis arī ir lielisks atbalsts enerģijas ražošanas procesam, tātad sadedzināt ogļhidrātus. Īsiem vārdiem sakot, piemēram, ir ieteikums šo te dzērienu iedzert pirms 20 minūtes pirms sportiskām aktivitātēm, attiecīgi uzlabojas gan sniegums, gan arī nodedzinās vairāk tieši ogļhidrāti, ja? Nu, tiem, kas grib tievēt. Un šeit, nu, lieku, ir bildīte ar iekšējiem taukiem. Tas nav nekas tāds, ar ko mums būtu jāsadzīvo un ka mēs varētu domāt, ka tas ir veselīgs. Un tāpēc arī papildus šiem te produktiem, ko mēs ir arī izstrādātu Fitlainam šie te ēšanas programma, kas kopā ar produktiem dod fantastisku efektu. Es pati to esmu izjutusi 28 dienās, tikusi vaļā no 7,5 kilogramiem, un pēc tam vēl man saka, nu labi, redzēs, kā tev būs nākošos mēnešus. Tāpat svars turpina kristies, bet, protams, es esmu mainījusi jau ēšanas ieradumus. Bet es nebadojos, es jāpēdu pa saldumiem, es atļaujos ballītes, ir bijušas, tātad mana tievēšana bija novembrī, bet pēc tam bija jaunais gads un dažādi citi svētki un lieldienas, ja, un viss ir kārtībā. Mēs baudam dzīvi, bet domājam par savu veselību, un kā mēs redzam, tie tauki iekšējie, ja, tie ir nevis ārā tā riepiņa, kas tur karājas, bet tie iekšējie tauki ir tie, kas traucē mūsu orgāniem strādāt un kādēļ rodas daudzas slimības, ja, kuras mēs domājam, ka tas ir atsevišķi no tā, bet tas, diemžēl, ir kopā. Vai nu par laimi kopā, jo tas nozīmē, ka mēs to varam ietekmēt uz labo pusi. Nu, lūk, un tagad es gribētu dot vārdu varbūt Lailai pa priekšu, ja? Laila, jā, pastāsti, kāda ir tava pieredze, ja, ar šiem te produktiem, ja, cik tu ilgi lieto, ko tu lieto un ko tu esi sajutusi? Nu, sveiki visiem dzirdam, ja? Jā, dzirdam. Jā. Nu, sāku lietot Bitline produktīvs kaut kur februāra vidū.
Sāku, protams, ar visiem tiem iepriekšējiem, kas bija no rīta un vakardzērienē, bet arī izmainīju pilnīgi savu dzīves stilu. Pilnīgi. Ēšanas ziņā. Pirms tam iepirku gaļu, tur visu šķiņķus, visu filēju, lai varētu sataisīt, jo pirmās visgrūtākās dienas bija tiešām tās baltās 7, Tu runā kad par jau to tiks tam programmu, ka tu pāri. gāji reāli programmu, ja? Jā, jā, es gāju tiešām tā, kā viss bija rakstīts. Sākumā likās tas diezgan grūti, un tad domāju, nu, cerības uz to, ka varēšu ēst pēc tam to salātus un to zaļo zāli, kad, nu, tam man likās, kad es jau dzīvoju vispār, ok. Jā, nu, tiešām viss bija ļoti jauki, no rīta jau 6 sāku dzert aktīvu aiziet kopā ar šito te Prosep amino, jā, to, kas ir, tad otrās brokastīs power kokteilītī, protams, un pēcpusdienā atkal aktivaizītī kopā ar to Kādi tavi pat. rezultāti, Laila? Stāsti ātri, kādi ir Jā, tavi rezultāti? jā, nu, pa pirmajām 28 dienām tiešām noturējās, viss bija ok, 7 kg bija mīnusā. Super. Pārgāju uz otro etapu, kas ir tas otrais etaps 90 dienu programma, kur pieturējos pie tā, viss apmēram pie tā, bet arī vēl šādu tādu paņēmu šo. Kas Jā, ir tad, ja izdomā, ka ēdīšu frī kartupeļus, pieņemsim, tur tā, ja. jā, ir tāds produkts, Nu, kuru apēdot ir, pirms tam, tā tad ogļhidrāti pārstrādājas enerģijā, nevis jā. augos. Jā, Jā, tā kopā ar 9 kg mīnusā, bet brīnišķīgi. viņi drusku staigā uz augšu, uz apakaļ, tur 100, 200, tā kā apakaļ un tā, bet Bet tu vispār ok. dzīvo kā normāls cilvēks, vai ne? Tiešām, jā, nav vairs aplie vaigi, tāda kā bija, Redzu, jūtos redzu. baigi, skaista, mīksta. Tagad vairs tā nejūtos, tagad tā kā slaidāka, var uzvilkt atkal bikses, aiztaisīt krūšturi, piedodiet, sasiet kurpšņors, viegli. Mhm. Jūtos tiešām labi un man prieks, ka esmu iesaistījusies un tie, kas šaubās, nu pārdzīvojiet tās pirmās 7 dienas un tad viss ok, man liekas. Paldies, Un Laila, tikai ļoti labi. saņemā, jā, ļoti labi. Jā, Paldies paldies visiem tev arī. liels. Paldies tev liels. Mhm. Tālāk dodu vārdu Ivetai. Iveta, tev arī, tu jau biji jau sen, pirms jaunā gada, vai ne, kad tad tu meti nost? Jā, es sāku 28. oktobrī tieši ar domu, ka gribu tā kā uz to jauno gadu jau foršāku kleitu uzvilkt, vai vismaz to pašu, tad lai labi izskatās. Par rezultātiem runājot, tātad no 28. oktobra es pieturējos pie Celreset programmu 28 dienām. Pilnīgi saku to točna, ja tu pieturies pie Celreset programmas, rezultāti 100 punkti būs. Un tā rezultātā man ir uz doto brīdi -9 kg un apkārtmērā -17 centimetri. Nu, O, tad iedomājies, ja tas ir -17 centimetri, es paņemu lineālu. Ja, nu tā tad riktīgi, nu tāds, ka man tur datoram ekrāns tāds ir apmēram. Tā kā pilnīgi noteikti, un pārkrāmējot drēbes skapī, ko es daru tā, ka es tās ziemas drēbes aizlieku uz aizmuguri, un tad mainu šitā te priekšās, un tad tās, kuras es nevelku, es nolieku vispār kaut kur pilnīgi dziļi izvilku. Esmu ļoti pārsteigta, man ir ļoti liela garderobe uzkrājusies, kuras es nevilku, un tagad, jā. Un es par tiem matiem tur tagad bija runa, ka uzlabo arī matus. Es oktobrī baigi man bija tāds skreņķis ar zobu, un man nācās lietot antibiotikas. Un pēc tā antibiotiku lielās lietošanas man ļoti sāka krist mati ārā. Nu tā, ka ļoti. Un es esmu tikusi uz strīpas, ka, nu, un es tad pieņemu, ka tas varētu būt šis. To es vienkārši tikko izdzirdēju. Es domāju, nu, kaut kas ir uzlabojies, tā tad, jā, tad es pieņemu tā. Ka tas, un jā, ir cilvēki, kuri saka, jā, to pašu jau ar ēšanu visu var izdarīt, un priekš kam man tagad visu šito vajag? Nu, tad kāpēc tu to neesi izdarījis līdz šim ar to ēšanu? Kāpēc? jā. Tāpēc, ka, lūk, ir Celreset programma, un reku mans mazais restaurīts un priekā, un tiešām, ja pašām nevajag un pašiem, tad padari kādu cilvēku laimīgu, kuram to vajag.
Paldies, Iveta, ļoti iedvesmojoši. Un tagad vārds Madarai, jo Madara tieši pašlaik iet šo programmu. Madara, mēs tevi klausamies. Čau, čau visiem! Nu, tad es būšu tas, kas ir pretējais variants. Es mīlu pirmās 7 dienas un visas pārējās dienas, kuras ir kā pirmās 7 dienas. Un man atkal bija grūtāk ar tām pārējām dienām, kad bija jādaudz vairāk fiziskā nozīmē. Zaļumi. Mans, jā. Un mans rezultāts šobrīd ir 25. dienā mīnus 6,8 kg. Nevienu dienu neesmu jutusies, izbadējusies vai ka gribētu ēst. Principā vairākas reizes pat ir tā, ka es spiežu sevi ēst, jo ir jāēd, jo ir tas laiks pienācis, kad ir jāēd. Visam visu laiku man ir pie rokas. Katru dienu, kad es zinu, es pielieku pie leduskapja, kura ir kura diena, nu, lai nesajūk, jo man tie salāti dikti negribās, jo viņiem ir gribās daudz vietas. Bet katrā ziņā, jā, es piekrītu, Iveta raksta, pat nevar apēst to visu, jo pa tām dienām pie tās gaļas tu tā pierodi, un tas laikam tas kuņģis saraujās, ka nemaz tiešām negribās. Nu, ko es varu pateikt? Nu, krīt. Jostiņai 2 caurumiņi ir nomainījušies, maiciņas paliek ļoti vaļīgas, sejas vaipsti mainās un pat ļoti pēdējā laikā ir tīpaši ļoti daudz komplimentus dzirdu par to, ka tieši pat gribās teikt sejas veidols pats par sevi un pašsajūta. Galvenais ir pašsajūta, jo to, ko Marita iepriekš minēja, nu, es esmu no tiem variantiem, kas vispirms gribēja būt veselīgi tieva, un tas iet roku rokā, tu to gribi vai negribi, un tāpēc arī es piekrītu tam, ka būdams vesels būs arī slaidāks. Paldies, Madara. Es dzirdēju, ka tu saņem ļoti daudz komplimentus par ādas toni. Jā, neesmu bijusi saulītē vai solārijā vairāk kā gadu, bet pēdējā laikā ļoti bieži cilvēki uzsver to, kur tu ej uz solāriju, tev tāds baigi foršs tons ir, un āda ļoti skaisti spīd, pat šeit gaismā var redzēt, es nelietoju ne losjons, neko, ādas stāvoklis ir ļoti, ļoti uzlabojies tādā ziņā, ka vairs nav sausumu, it īpaši tām meitenēm, kurām ir sausa āda uz kājām, meitenes, klausiet mani, mainās 100%. Un ar to pašu produktu, ar to pašu pareizo ēšanu, jā, tā dzīve mums izmainās. Paldies, Madara. Tagad es gribēju iedot vārdu Initai. Inita, tev bija kaut kas cits sakāms, mazliet negluži pār tievēšanu, bet laikam arī kāds kilograms bija nokritis nost, jā? Inita, vai tu vari ieslēgt tagad mums mikrofonu un šo te kameru? Tā, Inita mums Ir. laikam meklē, Ir. jā, atrada. Ir kārtībā, jā? Jā, viss kārtībā. Mēs tikai neredzam tevi kamerā, bet dzirdam ļoti labi. Nu, žēl, Bet tu ka neredz. saki savu sakāmo, jo kamēr meklēs, tikmēr jau kas to zina Jā, laikam. kamēr meklēs, jā. Nu, visiem vēlreiz labvakar. Mani sauc Inita Skriduli, un es esmu no Valmieras. Es Pitlēna produktus lietoju tikai 4. mēnesi, bet esmu izjutusi jau vērā ņemamus rezultātus. Nu, stāsti, mēs Tā, klausīsim. man vienmēr ir bijušas problēmas ar veselību. Pirmkārt, migrēna, nu, ļoti, ļoti stiprā formā migrēna, pilnīgi tā, kā gar zemi. Tad vēl vairogdziedzers, zilie riņķi zem acīm, tā saucamās pandas acis, aknu problēmas, nagu sēnīt, kas ik pa laikam aktivizējās. Nu, tad sākšu ar to, kad jau 8 dienas dzeru optimālo komplektu, power kokteili, power kokteili kopā ar produktu D-drink, un uztaisot analīzes, uzrādīja, ka aknu rādītājs uzlabojies no 178 uz 32. Nu, pilnīgi kā brīnumlīdzekļi. Tā, pagaidi, es mazliet paskaidrošu, ka D-drinks ir speciāls attīrīšanai šis te dzēriens, jā, viņš ir garšīgs ar ābolu garšu, kurš rekomendē viņu divreiz gadā iziet pa 2 nedēļām. Tātad tu biji paņēmuši šo te 2 nedēļu kursu, jā? Jā, tieši tā. Tālāk.
Jā, tā. Otra labā ziņa ir tāda, ka man vairs nav zilie riņķi zem acīm. Tagad es saņemu komplimentus no paziņām par labu izskatu. Man prieks. Un vēl trešā lieta ir tā, ka dzerot ar optimālo komplektu un topšoip, esmu nometusi svāru 3 mēnešos 93 uz 88. Un priecājos, ka varu uzvilkt drēbes un ka vairs nav tik apspīlētas. Jā, tas Vēl es lietoju Fitline jogurtiņu, kas man ļoti garšo, pievienoju arī sēkliņas, un pilnīgi noteikti turpināšu lietot Fitline superīgos